Nu ko, draugi, žurnāls The Economist ir astroloģisks žurnāls, un viņš darbojas klasiski pēc 2 cikliem. Pirmais ir 2,5 gadi, otrais ir 6 mēneši. Un šeit mēs redzam tieši žurnālu, kas ir, publicēts 2,5 gadus. Mēs redzam virsraku Clown Fall, jeb kā dārgais Boris krīt. Un šobrīd mēs skatāmies, kas ir nokritis. Tātad prognoze tika dota, ka kritīs kaut kas, Clown Fall būs 24. gada decembrī un 25. gada janvārī. Šobrīd mēs redzam, ka krita Olafs Šolts Vācijā, Trudeau šodien 6. janvāris Trudeau nokrita, Austrija nokrita un, Francijas valdība krita. Šeit mēs perfekti redzam norādi uz Franciju. Un šeit mēs redzam, kā Francijas premjerministrs falls while Macron seeks solution. Tātad krīze joprojām ir. Šeit ir perfekti parādīts pusgadu apkaļ, saucās No way to run a country, jeb ne šādā veidā nevar vadīt valsts. Un kā Trumps jau minēja, Kanādai piedāvāja, ka tiek pievienoties ASV kā 51. štatam. Nu ko, Trudeau pamet iesēdēto vietiņu. Kur arī Austrijas premjers krīt un žurnāls The Economist norāda, ka tie ir klauni. Gribat to, negribat, bet elites uzturē tie ir clown fall. Tātad tie cilvēki, kas nespēja atrisināt tos uzdevumus, kas bija jārisina. Nu ko, cerams, ka patika, turpināt sekot. Ja jums interesē kas vairāk, rakstiet yogastrology.com, sūtiet savus datus un ko. Tiekamies konsultācijā.